un arī tiešraidē iet, ja. Mīļie draugi, visi, kas jūs mani zinat jau un pazīstat, un ir jauni draugi šeit parādījušies, un tas ir fantastiski. Un man tiešām prieks atkal šeit būt. Uzreiz pasaku, rīt ir dievkalpojums. Būs vēl jaukāk, būs iesvētības. Ja, jauni cilvēki ir izgājuši kristību iesvētību kursu un apzināti vēlas pievienoties draudzē. Nu, kas var būt labāks par to? Ja. Nu, lūk, par mani, es domāju, man nav ko daudz iepazīstināt. Man blakus ir mani draugi. Vakar viņi tika aptaustīti. Tiešām Elizēja, tiešām dzīvi. Nevar būt, ka Anglijā. Tomēr jā. Ja. Un jā, mēs jau zinām, ka dzīvojot plašajā pasaulē, mēs laikam redzam, cik tā Dieva radītā pasaule ir feina, ka ne tikai Latvija ir Dieva radīta, ne tikai Anglija, ne tikai Īrija, bet arī Amerika, Kanāda, Austrālija. Un interesanti, ka visur ir latvieši. Un interesanti, ka visur tā tas ir veidojies un cilvēki nonāk svešās zemēs un kopš seniem laikiem ceļo. Un tad notiek tāda lieta kā dzīves iekārtošanās varbūt. Jo no sākuma viss skrien un meklē un dara un darbi un mājas, jo ir kaut kas jāpelna, ir kaut kas jādara. Un tad, kad nostabilizējās vairāk vai mazāk dzīve, tad notiek garīguma meklēšana. Ka vai tad pietiek ar to, ka mēs tikai pelnam, vai pietiek ar to, ka ir mūsējie mīļie mums apkārt, vai tad pietiek ar to? Izrādās nevienmēr. Un tad cilvēks sāk meklēt šo dziļumu. To, kas ir mūsos iekšā, respektīvi to, ko Dievs mūsos ir ielicis. Ir ielicis to minimumu, kuru latvieši reizēm sauc sirdsapziņa, vēl kaut kādos vārdos, kura reaģē uz notikumiem, kuri reaģē uz vārdiem, kuri reaģē uz kādiem skatiem. Un tad ir tā izvēle. Taisīt elli 3 sekundžu laikā vai veidot tās Dieva valstības attiecības. Tas, kas ir uzrakstīts tādā grāmatā, kā palīdz viens otram, cel viens otru, dari labu, nemelo, nezodz. Nu, jūs ziniet tos 10, kā lai saka, ceļu satiksmes noteikums, lai būtu normāla dzīve. Un tad tajā garīgumā, ka to visu ieceļ iekšā, tajā ikdienā, ka to visu ieceļ iekšā, tad ir vieglāk dzīvot. Tā ir mana pieredze. Katram mums ir sava pieredze. Bet ieceļot šos satiksmes noteikumus iekšā attiecībās ar cilvēkiem, neaprunā, nemelo, nezodz, neatņem kādam īpašumu, dari labu. Tie ir normāli attiecību noteikumi. Tie nav ierobežojumi. Tie ir drīzāk, tā ir brīvība. Un tā brīvība arī mums šodien ir, kā mēs redzam katrs savu garīgumu. Mēs ar kolēģiem runājām te, agrāk bija tā, ja tu gribi dzirdēt mūziku, teiksim 200 gadu atpakaļ, tad tu eji uz koncertu vai konkrētu vietu, kur tu klausies. Šodien mēs varam playerus ieslēgt, telefonus, tas pats attiecās šodien uz video, mēs varam ieslēgt, klausīties, skatīties. Un tas šodienas jautājums ir varbūt, kā mēs šeit to gribam, kā mēs šeit to redzam, kā latvieši Dzerbijā, kā latvieši Notingemā, kā latvieši šeit gribētu šo te garīgumu attīstīt. Lai tas būtu sev par svētību un tiem apkārtējiem latviešiem varbūt. Ja? Tas ir mūsu šodienas jautājums, kādas ir tās garīguma izpausmes, kā mēs to varam veidot. Šodien 2 daļas būs. Es došu vārdu Kasparam Simonovičam, Indulim Paičam pirmā daļā. Tad mēs uztaisīsim kafijas pauzīti, un tad jūs varēsiet uzdot jautājumus otrā daļā. Kas, ko, kā, kāpēc? Mēs esam šeit rīt līdz 1:00 dienā. Tā kā mūsu laiks ir jūsu rīcībā. Klausamies, skatāmies, un tie, kas tiešraidē tur ir, mēs vēlētos, ka jūs būtu arī šeit. Ja ne šodien, tad rīt. Paldies.
Labdien, mīļie draugi! Mans vārds ir Kaspars Simonovičs, un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Vai pareizāk sakot, Elizeja, jā. Vai pareizāk sakot, Elizeja šoreiz ir pieslēgusies jums, ja? Klātienē šeit Derbijā. Un man ir ļoti liels prieks par visiem, kas šodien esat šeit. Man ir prieks par visiem tiem, kas skatās mūsu Facebook tiešraidē. Un man ir prieks arī par visiem tiem, kuri, es ceru, mūs redzēs un dzirdēs vēlāk arī ierakstā, kas būs redzams YouTube. Tā mēs ļoti ceram. Bet, kā jau Imants sacīja, mūsu uzdevums šodien šeit kopā ar jums ir mēģināt saprast, kā tad viens cilvēks dzīvo šajā pasaulē, kā mēs tiekam galā ar dzīvi, kas ir tas, kas palīdz šo dzīvi labāk saprast, tajā norientēties, izdzīvot, un ne tikai izdzīvot, bet dzīvot arī tādu labu, kvalitatīvu dzīvi. Un vienalga, lai, kā jau Imants arī sacīja, lai kur mēs būtu, vai Anglijā, vai Vācijā, vai Amerikā, vai Austrālijā, vai jebkur citur šajā pasaulē. Un droši vien tas, kā mēs to šodien darīsim, es izstāstīšu dažas pārdomas no savas puses, mans kolēģis izstāstīs dažas pārdomas no savas puses, tad varbūt mēs abi divi mazliet pareflektēsim par to, ko mēs dzirdējām, ko viens otrs teica. Jūs zinat, mums Elizejā ir tāds raidījums Doma improvizācijas, kur mēs mēģinām savā starpā par kaut ko diskutēt un varbūt nevienmēr piekrist gluži 100% viens otram, bet tas svarīgākais varbūt pirmajā daļā ir iedot kaut kādas ierosmes pārdomām, lai pēc tam otrajā daļā, kura, diemžēl, netiks translēta, netiks filmēta, mēs varētu tad parunāt, kādus tad secinājumus mēs varam izdarīt un kā mēs varbūt pa visiem kopā varam nonākt pie kādiem slēdzieniem. Lūk, un ja mēs domājam par garīgumu, par garīgo dzīvi, jo galu galā mūsu Elizejas tāds moto ir, ka tā ir kopiena, un nevis fiziska kopiena, bet tāda virtuāla kopiena visā pasaulē, kur vien mūs skatās. Un mēs zinām, mūs skatās arī šeit, Anglijā, un arī no Derbijas mūs skatās, un par to mēs esam priecīgi. Mēs tātad esam kopiena, vieglākai dzīvei, ja? Garīga kopiena vieglākai dzīvei. Kā tad mums pa visiem kopā to dzīvi labāk nodzīvot? Un, protams, mēs varam skatīties uz garīgumu un uz dzīvi no ļoti dažādiem skatu punktiem. Es pieņemu, ka lielākā daļa mēs esam dzirdējuši par tā saucamo Maslova piramīdu. Ir tāds jēdziens zināms, slavenā Maslova piramīda, ja? Kur šis amerikāņu psihologs un sociologs mēģināja saprast, kādas tad ir cilvēka vajadzības, kas tad ir tas, kas mūs motivē, kas mums liek kustēties, kā mēs organizējam savu dzīvi. Un tad viņš teica, izskatās, ka cilvēka dzīve norit tādos vairākos slāņos, kur mums ir tādas pašos pamatos, mums ir vispirms fizioloģiskas vajadzības. Paēst, padzert, būt siltumā, apģērbušamies. Tas ir pats pamats. Kad mēs to esam apmierinājuši, kad mēs to esam dabūjuši, viņš saka, tad mēs esam gatavi iet tālāk. Mēs esam gatavi skatīties un redzēt plašāk šajā pasaulē. Tad mums ir vajadzīga drošība un aizsardzība, šis nākamais līmenis. Kad mēs esam kaut kā nebūtu iekārtojušies un sajutušies, ka neesam apdraudēti, ar mums viss ir puslīdz labi, viss ir puslīdz kārtībā, tad mums vajag nākamo līmeņu, viņš saka. Tā ir mīlestība, tā ir piederības izjūta. Un jā, es domāju, ka draudze un latviešu sabiedrība un latviešu kopiena ļoti daudziem cilvēkiem šo piederības izjūtu, ka tu esi savējais, tu piederi kaut kam lielākam, tu esi kopā ar savējiem. Tas ir kaut kas, ko latviešu kopienas dod viens otram plašajā pasaulē. Kad to esam dabūjuši, viņš saka, nākamais līmenis ir, mums vajadzīgs ir novērtējums.
mums ir nepieciešama cieņa, mēs gribam, ka mūs respektē, mēs gribam, ka sajūtamies, ka mēs esam kaut ko vērti šajā pasaulē. Un, kad to esam sasnieguši, tad viņš saka, tur piramīdas virsotnē, tur jau ir tāda pašizpausme. Tur ir pilnveidošanās, tur ir izaugsme. Un ja šādi mēs skatāmies, tad ir tā, kamēr mēs neesam apmierinājuši dzīvē tās zemākās vajadzības, kaut kādu garīgo izaugsmu aizmirstiet, tur nebūs nekas. Vispirms ir jāizdzīvo, vispirms ir jāiekārtojās, vispirms ir jāizcīna sava vieta. Un no vienas puses, ja tā skatāmies, tā arī apmēram notiek. Paiet kaut kāds laiks, kamēr tu pierodi vispār pie tās valsts, kur tu esi pirmo reizi ieradies. Tad tu mēģini atrast darbu, tad tu mēģini kaut kā atrast, kur dzīvot normāli, tad tu mēģini atrast cilvēkus, ar kuriem tu sāc veidot kontaktus. Tas viss prasa gadus bieži vien, vai ne? Tas prasa laiku, tas prasa gadus, un zināma taisnība ir, kamēr mēs kļūstam gatavi tiem garīgiem jautājumiem, pagājuši ir 20 gadi. Ja? Un tad tikai tu tā knapi esi iedzīvojies un sāc tā skatīties apkārt, kur tad es beidzot varētu aiziet un sevi realizēt kaut kā. Tas ir viens veids, bet otrs veids, 13. un 14. gadsimtā dzīvoja tāds vācu teologs, filozofs, kuru vēlāk dēvēja par mistiķi, meistars Ekharts. Un meistars Ekharts esot sacījis, ka viņa prāta garīgums nevis kaut ko pieliek klāt tavām zināšanām, tavai pieredzei, bet viņš saka, īsts garīgums ir tas, kas vispirms tev atņem visu, ko tu līdz šim esi zinājis, un iedod tev kaut ko pilnīgi jaunu, kaut ko tādu, par ko tev vispār līdz šim nav bijusi nojausma, ka kaut kas tāds eksistē. Un viņš teica, tas ir īstais garīgums. Nevis tad, kad mēs tā apaudzējam sevi, kur vēl varētu šito padarīt, un tad to vēl padarīt, un tad tur vēl un tur, un tad mēs apaugam un domājam, mēs esam garīgi cilvēki. Meistars Ekharts teica, nē, jūs sevi mānat, jūs nekur neaugat. Īstā augšana, īstās pārmaiņas, īstais garīgais ceļš ir tad, ka tev vienu dienu viss, ko tu esi līdz šim zinājis un sapratis, tiek atņemts. Tu paliec kails, kā saka Dievu priekšā, un tu saproti, es atkal sāku no kaut kādas nulles. Tikai tā nav vairs nulle, bet tas ir nākamais līmenis. Bet tev jāsajūt, ka tu sāc it kā no nulles punkta. Un ja tas ir tā savukārt, tad mums nav jāgaida 20, 30 gadi, kamēr mēs tur uzkāpsim pa kaut kādu piramīdu un beidzot būsim gatavi. Tad ir tā, ka tā vajadzība pēc pārmaiņām pie mums var atnākt jebkurā brīdī. Jebkurā. Varbūt pēc dienas, varbūt pēc pusgada, varbūt pēc gada. Pēkšņi tu saproti, tu pats vairs netiec ar kaut kādām lietām galā, tu esi nonācis kaut kādā strupceļā, tu esi ieklīdis kaut kādā bezizejā, un tu pēkšņi saproti, visas līdzinējās metodes, kā es mācēju tikt galā, kā es mācēju cikt ar kaut ko cauri, tas viss nestrādā. Ko man tagad darīt? Un meistars Ekharts teiks, beidzot tu sāc uzdot īstos jautājumus. Beidzot tu sāc sajust, ko nozīmē, ka tu tūlīt iespējams pārleks tajā nākamajā līmenī. Bet tas ir baigi nepatīkami. Tas ir tik bailīgi, tas ir tik, ka tev ir jāatstāj tā iepriekšējā platforma, uz kuras tu esi stāvējis un izdzīvojis. Un tagad tu saproti, būs tūlīt kaut kāds lūziens, un es nezinu, kā es ar to tikšu galā. Jo redz, kā ir. Kad mēs ienākam šajā pasaulē, mēs neesam gatavi. Cilvēkbērns, kad ienāk pasaulē, viņš ir tikai potenciāls. Manam kolēģim patīk runāt šatad par krokodiliem. Tā es esmu dzirdējis. Un krokodils, jūs zinat, kad viņš izšķiļās no olas, ja? Viņš ir gatavs krokodils. Viņš ir tikai maziņš, bet viņš ir gatavs.
Viņš var kost, viņš var darīt visu, viņš jau ir gatavs krokodils, tikai maziņš. Tad viņš izaug vienkārši liels. Cilvēkbērns, kad viņš piedzimst, viņš ir nevarīgs, viņā ir tikai potenciāls, par viņu ir jārūpējas, ilgi jārūpējas, vismaz 25 gadus, vai ne, mūsdienās. Nu jau pat 30 gadus, kamēr viņš nostājās uz savām vārgajām kājiņām, vai ne, tikmēr skaties, viņam jau ir 30 gadu un aug bārdu, un tad viņš sāk domāt, vai vajadzētu, kā saka, meklēt citu dzīves vietu prom no vecākiem vai nē. Ja? Nu, lūk, mēs ienākam šai pasaulē negatavi, kā potenciāls, kas vēl ir jāatklāj, kas ir jātīsta, un mēs sākam pielāgoties šai pasaulē. Un mēs sākam mēģināt izdzīvot visādos apstākļos, visādās situācijās, kas nevienmēr ir patīkams, kas nevienmēr ir jaukas. Dzīve dažkārt mēdz būt skarba, dzīve dažkārt mēdz būt traumējoša, un mums tajā visā kaut kā ir jāpielāgojas. Un mēs to darām. Un no mazām bērnu dienām mēs esam atraduši visādas veidus un metodes un izdzīvošanas paņēmienus, kā palikt dzīviem, kā šo pasauli izturēt. Un tad, kad mēs izaugam pieauguši cilvēki, mums jau, kā saka, arots ir rokā. Mums katram ir savs jau izdzīvošanas komplektiņš. Es zinu, kas ir jādara, kad sāk izskatīties bīstami. Es zinu, kā es varu sevi izklaidēt, kad man paliek garlaicīgi. Es zinu, ko es darīšu tad un ko es darīšu šitad. Katram mums ir kaut kāds savs izdzīvošanas komplekts. Un kaut kādu laiku mums liekas, es diezgan labi varu izdzīvot. Bet laiki mainās, dzīve mainās, un mēs varam nonākt situācijās, un mēs vienmēr nonāksim situācijās, kurās vecās izdzīvošanas metodes, vecie paņēmieni līdzšinējie vairs nestrādās. Ir pamainījusies vide, ir izmainījušies apstākļi, situācija. Es pieņemu, ka varbūt tas veids, kā jūs konkrēti šeit klātesošie, kā jūs dzīvojāt Latvijā, tie, kas esat pārcēlušies, šeit varbūt uz mata tāpat jūs vairs nedzīvojat. Varbūt ir bijis jāpielāgojas, ir bijis jāatrod kaut kādi jauni veidi, jauni ceļi, jauni paņēmieni. Nu, lūk, un tie paņēmieni, kas kādreiz darbojās, vienā brīdī vairs mums nepalīdz. Bet kaut kādu iemeslu dēļ, daudzu dažādu iemeslu dēļ, mēs esam cilvēki ar inerci. Un mums ir grūti atstāt vecās metodes. Mēs tā kā gribam turēties pie vecajām metodēm izdzīvošanas pēc iespējas ilgāk. Ja kaut kas kādreiz strādāja, es gribu, lai tas strādā arī šodien. Bet man nākas konstatēt, nestrādā vairāk. Es netieku ar tām metodēm vairs ar savu dzīvi galā. Un tad bieži vien tikai tādu neveiksmju sērija, tikai tāds spēku izsīkums man sāk likt aizdomāties aizvien vairāk un vairāk, ka varbūt tomēr ar mani nav viss kārtībā, ka es varbūt netieku ar dzīvi vairs galā tā kā līdz šim. Un man sāk rasties aizdomas, ka tās atbildes uz manu šī brīža situāciju vairs manī pašā nav. Tās atbildes ir kaut kur ārpusē. Es nezinu vēl kur, bet kaut kur, kas neesmu es pats. Tas ir apmēram, man liekas, tā kā mēs šobrīd atrodamies. Mēs te šajās dienās ar Imantu un vēl kādiem esam daudz runājuši par to, kā latviešiem gāja līdz šim, kā tas viss ir attīstījies, kā tas viss ir veidojies, kā latviešu kopas ir dzīvojušas, augušas, plaukušas, un kā pēdējos gados kaut kā ir sajūta, tas tā vairs nenotiek kā līdz šim. Un tu it kā mēģini darīt to pašu, ko agrāk, un tā nenotiek vairs kā līdz šim. Un tu saproti, tu esi kaut kāda nezināmā priekšā. Ko tagad darīt?
Kā tagad ar to dzīvi tikt galā? Un tu saproti, atbildēm kaut kur ir jābūt, bet es viņus vēl nezinu. Un tieši tāpat arī individuālā līmenī, tieši tāpat arī kopējā līmenī bieži vien. Un ir tāds jūdu psihiatrs un rabīns Abrahams Tverskis, kurš saka, ka viņam ir tāda ļoti interesanta grāmatiņa par atkarīgu cilvēku domāšanu, un tas šai gadījumā ir tikai tāds ļoti uzskatāms piemērs, jo atkarīgs cilvēks, lai kas tas būtu, vai viņš lieto alkoholu, vai narkotikas, vai jebko citu, tas ir tāds vienkārši ļoti uzskatāms piemērs tam, kā cilvēks iemācās, ka viņš kaut ko lieto, un šķietami tas viņam palīdz. Un tad vienu dienu viņš nonāk situācijā, kur viņš saprot, tas nevis viņam palīdz, bet tas īstenībā viņu tikai gremdē vairāk, un vienā brīdī viņš nonāk tādas dramatiskas izvēles priekšā. Viņš ir nelaimīgs, bet citādāk viņš nemāk. Ko viņam darīt? Un tad Abrahams Tverskis saka, ka atkarīgam cilvēkam ir jāzaudē ticība savai līdzšinējai spriestspējai. Man vienā brīdī ir jāpieļauj doma, ka es esmu kļūdījies. Es varbūt daudz ko esmu labi izdarījis, bet līdz šim mirklim, kurā es jau kļūstu aizvien nelaimīgāks, es saprotu, es te vairs neko nemāku. Man vairs nav zināšanu. Es te vairs neko nesaprotu. Un man ir jāsāk pieļaut doma, ka kaut kur ir atbilde, bet tas vairs neesmu es. Es vairs šo atbildi nezinu. Un varbūt man būs jāuzticās kādam citam, kurš zina atbildi. Un tāpēc, ka mēs gribam pie tām savām metodēm turēties pēc iespējas ilgāk, tas tāda ļoti dabiski cilvēcīga vēlēšanās, stabilitāte, prognozējumība. Mēs turamies pie tām līdzšinējām izdzīvošanas metodēm izmisīgi līdz pēdējiem spēkiem, un tāpēc bieži vien mēs novelkam visu to lietu līdz kraham un sabrukumam. Jums kādreiz ir sāpējis zobs, un tu jūti, tā kā bišķi jūtīgs paliek. Bet vēl var paciesties. Nekas taču nenotiks. Un tad tu jūti, sāp vairāk. Bet kur tas dakteris? Kur tagad tur pierakstu? Un kas tur tagad? Vēl pacietīsies. Varbūt pāries. Un tad ir tā, kā Imants mums vakar stāstīja, kā divi vīri uz laiviņas jūrā peld, zobs tas sāp tā, ka vairs nevar izturēt. Te izrauj puspudeli šnabja un ar plaķenēm iekšā izlauž laukā to zobu. Ja? Ko tu izdarīsi vairāk? Nav variantu. Saproti, ka neko citu vairs tu nevar izdarīt. Ja? Un tāpēc bieži vien tās pārmaiņas dzīvē notiek nevis tā plūstoši skaisti, bet caur tādiem lūzieniem, brucieniem, tādu iekšēju dažkārt sabrukumu. Un kāpēc es te pieminēju atkarības? Tāpēc, ka 1935. gadā satikās nejauši divi vīri Amerikā, viens biržas mākleris un viens ķirurgs. Un viņiem abiem bija viena kopīga problēma. Viņi bija alkoholiķi. Un viņi vairs nespēja tikt galā ar savu dzīvi. Lai kā viņi apņēmās, lai kā viņi tur kaut ko mēģināja darīt, viņiem nesanāca. Un viņu dzīves vienkārši bruka līdz tam, ka gribējās jau darīt galu. Un tad viņi nejauši satikās un sāka dalīties ar šito problēmu. Un viņi pēkšņi juta, ka tad, kad mēs esam kopā, ka tad, kad mēs uzticamies viens otram, ka tad, kad mēs runājam viens ar otru, paliek vieglāk, un mēs varam pa visiem kopā šo ceļu meklēt. Un kā jūs iespējams nojaušat, Bills V. un doktors Bobs nodibināja to, ko mēs mūsdienās pazīstam par anonīmiem alkoholiķiem, un viņi uzrakstīja 12 soļu programmu. Paši no savas pieredzes, ne tikai no savas, viņi patiesībā paņēma kristīgus principus, jo viņi nāca no kristīgas vidas. Viņi paņēma kristīgus principus, uzrakstīja 12 soļu programmu, un viņi saprata, šis ir tas,
Tā ir tā esence, kas apraksta, kā cilvēkā notiek pārmaiņas un kā viens cilvēks var tikt cauri tai bedrei, kurā viņš ir iegājis savā dzīvē, un kā viņš var virzīties uz priekšu. Un tas, man liekas, saskan ar to, ko meistars Ekharts Lūk sacīja, ka nevis tu audzē aizvien savas zināšanas un izpratni, un tev liekas, ka tu kļūst visu laiku aizvien gudrāks pats, ar visu tiec galā, bet nē, tev ir jāpiedzīvo zināms sabrukums, tev ir jāpiedzīvo zināma bedre, zināms atstiena punkts, tev ir jāpiedzīvo iekšējs bankrots, ka tu saproti, es vairs neko nevaru. Un tu saproti, man ir jāmeklē palīdzība kaut kur no augšienes, no kāda, kas neesmu es pats. Un tad lūk, 12 soļi, iespējams, jūs esat dzirdējuši par tiem. Šie 12 soļi lūk atspoguļo tos dziļākos pārmaiņu principus, kas nav tikai kristietībā, kas nav tikai konkrētā reliģijā. Tie ir universāli principi, kā mēs maināmies, kā mēs augam, kā mēs varam šajā pasaulē izdzīvot. Un patiesībā baznīca, kristietība māca to pašu, ir mācījusi to pašu gadu tūkstošiem ilgi, tikai lūk, šiem diviem vīriem izdevās to noformulēt burtiski pāris teikumos, 12 konkrētās sentencēs, 12 teikumos, 12 principos, bet ideja tā pati. Kā palīdzēt cilvēkam piedzīvot pārmaiņas, kā palīdzēt viņam garīgi augt. Un tikai, lai kā tādu piemēru jums izteiktu, pirmais solis ir šāds. Mēs atzinām, ka esam bezspēcīgi pret alkoholu un ka mūsu dzīves bija kļuvušas nevadāmas. Šeit ir tas lūzuma moments. Jā, mēs saprotam, mēs vairs neko nesaprotam. Mēs esam, kā saka, gribēju teikt, uz pēcpuses, ja? Jā, mēs esam vienkārši uz pēcpuses, ja? Un mēs nezinām, ko tagad darīt. Mēs vienkārši esam bezspēcīgi. Un šis pirmais solis ir visgrūtākais, izrādās, cilvēka dzīvē. Atzīt vispirms pašam sev, un kur nu vēl citiem, ka tu esi nonācis tādā punktā, ka tu nezini, tev nav atbilžu. Tu vienkārši nezini. Tu esi bezspēcīgs. Un otrais solis, mēs sākām ticēt, ka par mums stiprāks spēks var atdot mums veselo saprātu. Un šis ir mirklis, kur es pieļauju, ka ir alternatīva. Alternatīva, kas neesmu es pats. Jo atkal, man jau pašam gribētos ar visu tikt galā. Es pats gribu ar visu dzīvē tikt galā. Bet nē, šis garīgais princips saka, ja gribat baznīcas valodā, kristīgā valodā, tev ir jānomirst vienu dienu, lai augšām celtos no jauna. Tā ir nomiršana un augšām celšanās. Tev ir jāiziet cauri šim, ja tu gribi piedzīvot ceļu tālāk. Un otrais solis saka, jā, mēs sākām ticēt, ka ir kāds spēks, kas ir augstāks par mums pašiem, kas var mums palīdzēt. Un tad trešais solis. Mēs nolēmām uzticēt mūsu gribu un mūsu dzīvi Dievam, kā mēs viņu sapratām. Un šis ir ļaušanās moments. Tātad lūzuma moments, alternatīvas atzīšanas moments un ļaušanās moments. Bez šiem trim nekas nenotiek. Bez šiem trim nav garīgās izaugsmes. Bez šiem trim nav iespējams tikt uz priekšu.
Un tad visi pārējie soļi, sākot no 4. un uz priekšu, tie apraksta pašu procesu. Kā tad mēs iesim? Kā tad mēs virzīsimies? Ko tad mēs darīsim? Kā tad mēs to savu dzīvi tagad dzīvosim? Un pamaniet, 12 soļu programmā, tur viņi runā par augstāko spēku. Viņi runā par Dievu. Bet to, kāds tas ir, kas tas ir, to viņi atstāja katra paša ziņā. Tur viņi neiet iekšā. Viņi nemēģina stāstīt, ka, zini, tev ir jātic tādam Dievam vai šādam Dievam. Viņi vienkārši saprot, ka kaut kas augstāks ir, un ja tu gribi izdzīvot, tev ir jāiemācās uz to augstāko paļauties. Un no vienas puses, viss garīgums. Tādā nozīmē, ka tu mēģini izdzīvot šajā pasaulē, tu mēģini pielāgoties, bet tu saproti, ka tas notiks caur lūzieniem, caur kritieniem un caur paļaušanos. Bet nevis uz sevi, bet uz kaut kādu augstāku spēku, kuru es pat īsti aptvert nevaru. Bet man nav variantu. Man ir jālec, man ir jāiet, man ir jāriskē, man ir jāpaļaujās. Un es domāju, ka patiesībā te, burtiskā nozīmē Derbijā un visur citur pasaulē, arī tajā mūsu šodienas kontekstā, kāpēc mēs šodien esam sapulcējušies, situācija ir tāda, kāda ir. To latviešu, kuri grib nākt kopā, kuriem interesē kaut kādas garīgas lietas, viņi paliek mazāk. Tā, vismaz vizuāli. Ko tur katrs savā sirdī domā, mēs nezinām, bet viņu paliek maz. Ko mums darīt tagad? Kurš tad te pacels roku un teiks, es zinu, nāciet pie manis, man ir visas atbildes. Nē, mums ir jāatzīst, mēs nezinām. Un kas tad tālāk? Tālāk mums ir jāsāk mācīties paļauties. Ja? Paļauties uz augstāko spēku, paļauties uz Dievu, jānāk kopā, jārunā, jādalās. Tā kā tie alkoholiķi, ja? Tie 2 pirmie vīri. Ja? Tu vienkārši nāc kopā, tu krati savu sirdi, tu krati savu dvēseli, tu saki, es gribu normāli dzīvot. Kā mēs dzīvosim? Un pa visiem kopā šīs atbildes var atrast. Ja vien ir tā augstākā paļaušanās. Ja? Un 12 soļu šajā programmā un vispār garīguma kontekstā, redzi, tā kopība ir svarīga. Viņi nevar pastāvēt katrs pats par sevi atsevišķi. Viņiem ir jānāk kopā, jo tikai tajā kopienā ir tas spēks. Bet vienlaikus katram pašam jau arī kaut kā par sevi ir jādomā, jo man jau pašam ir jānonāk pie tās atziņas, ka es te kaut ko vairs nesaprotu, vai es esmu kaut ko palaidis garām, vai man jau pašam par sevi ir kaut kas jāsaprot. Un tad man ir aizdoms, ka mans kolēģis savukārt varētu pastāstīt, kā tad katrs mēs individuāli varam nonākt pie kaut kādām atziņām par savu dzīvi. Kur tad mēs esam, kas mēs esam, un kurā tajā pakāpē šobrīd mēs atrodamies. Bet, kolēģi, es tad došu vārdu tev tālāk. Brīnišķīgi, paldies. Jā, labdien vēlreiz visiem arī no manas puses. Es šeit nostāšos, kur tu stādēji tieši ieņemšu tavu vietu. Ļoti labi. Mēs ar kolēģi savā starpā vienmēr tā mazliet ar smaidu par šīm lietām domājam, runājam, diskutējam arī par garīgumu. Un mums ir viena tāda bāziska diskusija, kur mēs sastrīdēties varam 5 minūtēs, ne jau sastrīdēties, bet kuram katram ir savs viedoklis. Un tas ir tieši par to tēmu, ko kolēģis jau iezīmēja. Savu versiju. Jā, tagad es paudīšu arī savu versiju. Jā, tātad kolēģis iezīmēja ļoti patiesu apgalvojumu, ka cilvēks ļoti bieži garīgiem jautājumiem pievēršās nevis aiz labas dzīves, bet aiz grūtas dzīves. Un tā patiešām ir patiesība. Un tas patiešām ir tāda nopietna korekcija tai Maslow piramīdas vienkāršotajai skaidrošanai, kur tiešām cilvēkiem saka, par garīgiem jautājumiem jūs domāsiet tad, kad būs laiks, kad, viss pārējais būs sakārtots. Bieži vien dzīvē tiešām ir otrādi.
ir tā, ka Maslovs, tad, kad viņš arī to savu piramīdu veidoja, viņš nebija domājis tā, kā vēlāk komunisti to skaidroja Padomju Savienībā, ka lūk, mums nevajag vispār tās augstākās tēmas cilāt, kamēr cilvēkiem nav tur tās bāziskās lietas. Jo pats Abrahams Maslovs ļoti skaidri saprata, ka tad, ja cilvēks, piemēram, dzīvē jūt kaut kādu jēgu, motivāciju, ja ir tā vēlēšanās tur, sevi realizēt, tad tās dēļ, lai piepildītu šo piramīdas augšienē esošo vajadzību, cilvēks būs gatavs ciest gana daudz grūtības, uzņemties papildus pūles un tā tālāk. Kolēģis jau pieminēja bērnus un bērnu audzināšanu. Principā jau strikti runājot, no tāda ļoti egoistiskā viedokļa, tas ir grūts pasākums. Tas ir uz daudziem gadiem, tu pat nevari tā vienkārši no tās atbildības tur nekādā veidā vaļā tikt, ja tu pat gribētu. Un tu saproti, ka tas ir sarežģīti, tas ir grūti. Un tajā pašā laikā, protams, tā vērtība, ko cilvēks saskata tajā visā, ir kaut kas lielāks par to, ko tas varētu no manis prasīt. Un tāpēc tās augstākās vērtības piramīdas augšienē nebūtu nav mazāk svarīgas. Īstenībā, kā jau piramīda parasti to rāda, augšgalā atrodas iespējams pašas svarīgākās lietas. Un tā mūsu diskusija, kas mums parasti ir par to, ka es pilnībā piekrītu, ka mēs dzīvē varam nonākt situācijā, kur ūdens smeļās mutē, kur mums ir jāpasaka, ka mēs paši esam izveidojuši dzīvi tādu, kāda viņa ir. Šajā dzīvē esam izdarījuši visādas izvēles. Šīs izvēles pamazām tagad kā bumerangs atgriežas atpakaļ un sāk mums atspēlēties. Un mēs saprotam, ka es nevaru ar to pašu pieeju, ar to pašu domāšanu, ar to pašu uztveri, ar to pašu veidu, kurā es esmu iekūlies šajās problēmās, es nevaru tāpat darīdams uz priekšu, tagad pēkšņi cerēt, ka viss nostāsies pats no sevis savās vietās. Un man ir vajadzīgs šis smagais, sāpīgais resets, kur es atgādināšu, ka tas šķiet laikam otrais solis, bija tas, ka mēs atzinām, ka tikai, kā tur bija, augstāks spēks par mums, ir spējīgs mums atdot veselo saprātu. Un tā ir lieta, par ko es gribu runāt, un kas man liekas, ir tā otra puse. Es to atceros no savas iesvētes laikiem, kad mācītājs Juris Rubens, es tur klausījos pa vairākiem lāgiem, viņa iesvētes lekcijas, un viņam bija tāds kroņa teiciens. Viņš teica apmēram sekojoši. Viņš teica tā: cilvēks dzīvē mācās divos veidos. Viens veids ir, ka viņš apzināti un mērķtiecīgi mācās. Respektīvi, viņš vienā brīdī saprot, ka es nezinu visu, ka man vajadzētu nepārtraukti mēģināt paplašināt to savu zināšanu un to savu uztveri un tā tālāk. Tā skaitā viņš iet garīgo ceļu. Viņš saprot, ka nebūs gluži tā, ka miljardiem cilvēku vienkārši muļķi, ka tur visticamāk kaut kas apakšā ir, ka tā ir kaut kāda reāla pieredze. Es iešu, es gribu saprast kaut ko. Ja nē, ja tu neej apzināti un mērķtiecīgi un labprātīgi šo garīgo ceļu, tad tu mācies caur puniem, sitieniem, bēdām un ciešanām. Un viņa tas, kā jau teicu, kroņa teiciens bija tāds. Viņš teica, mēs visi zinām, ka dzīvē mēdz būt visādas situācijas, visādas nelaimes notikt, visādas problēmas notikt. Viņš teica, ja tu iesi to garīgo ceļu, un tas bija tāds bišķi marketings, protams, arī, bet ja tu iesi to garīgo ceļu, tu varbūt aiztaupīsi sev veselu virkni no tādām ļoti, ļoti sāpīgām pieredzēm. Tas ir apmēram tā, ka ja šajā telpā mums ir ieslēgta gaisma, tad es varu iziet viņai cauri, jo es redzu, kas kur atrodas, un es saprotu, ka tur ir krēsls vai galds vai kāds asums, un es viņam apēju apkārt. Ja gaisma nav, respektīvi, ja es aiztaisu acis, esmu bezatbildīgs vai vienkārši es neredzu to, kas notiek, es vienalga to telpu iepazīšu, bet es visticamāk uzduršos vispirms uz visādām sāpīgām vietām, un tikai tad no šīm sāpēm es izveidošu savā galvā kaut kādu priekšstatu par to, kas tajā telpā notiek, un līdz ar to, kā man varbūt no tām sāpēm izvairīties. Līdz ar to es mēģināšu no savas puses, mūsu diskusijai priekšā stāvošajai, piedāvāt vēl vienu tādu skatu uz garīgumu. Un proti, es teiktu tā, priekš manis garīgums nav nekas cits kā dzīves gudrības jautājums. Tas ir jautājums par to, kā gudri dzīvot. Tu vari piedošanu lūdzu dzīvot tā, ka es vienkārši izmēģinu visu iespējamo. 90% no tām lietām nedod neko, vēl 5% ir šausmīgi sāpīgas, un tad tur pa vidam ir kaut kādas labas lietas, kas man trāpās. Varbūt nejaušā veidā. Bet tu vari mēģināt šo pasauli
un sevi tajā kaut kā dziļāk iepazīt, dziļāk saprast, dziļāk ieskatīties. Un līdz ar to iemācīties dzīvot, ne tikai mācoties no sāpīgām pieredzēm, bet mācoties arī no tās gudrības, kas mums kopumā pasaulē ir pieejama. Tātad tas ir mūsu diskusija vienmēr. Mans uzskats ir tāds, ka tev nav jānoiet līdz galējam kliņķim, lai tikai tad tu sāktu savu garīgo ceļu. Jā, es piekrītu, ka bieži tā notiek. Jā, es piekrītu, ka tas ir spēcīgs motivators, jo vai nu tu aizies bojā, vai nu tu atradīsi kaut kādu jaunu gudrību un veselo saprātu, kas līdz tam tev nav bijis. Bet es uzskatu, ka cilvēks var iet šo ceļu apzināti. Tur ir savi riski, tur ir savas ēnas, bet mēs varam šo gudrību mācīties, apgūt, apzināti. Un tas ir tas, ko mēs īstenībā darām. Nevis mēs vienkārši cīnāmies ar problēmām post factum, esam iekūlušies problēmā un tad mēs viņu risinām. Mēs varam mēģināt uzdot sev jautājumu, kādai būtu jābūt mūsu attieksmei pret lietām, lai mēs varētu, varbūt, aiztaupīt sev un arī citiem ļoti daudz ciešanu un sāpju. Un es domāju, ka tas ir tas, ko daudz cilvēku arī īstenībā ir sajutuši iepriekšējos gadsimtos, tur baznīcas vai reliģijas vai ticības kontekstā. Ko tad mēs īstenībā tur redzam? Mēs redzam šos cilvēku centienus saprast, izprast, iedziļināties savas dzīves dziļākajās kopsakarībās. Kāpēc? Tāpēc, lai mēs varētu dzīvot šo labāko, pilnvērtīgāko, mazāk sāpīgo, ja tas ir iespējams, dzīvi, kurā mēs tāpat tiekam sisti no citu cilvēku lēmumiem, no apkārtējiem apstākļiem, bet varbūt mazāk mēs varētu ciest no tā, ka mēs paši pieņemam lēmumus, kuri īstenībā mums nāk par ļaunu. Un tāpēc mans provokatīvais jautājums jums ir, kādā veidā cilvēks var kļūt par šādu redzīgāku, gudrāku, vairāk laukumu redzošu cilvēku? Caur sāpēm. Caur sāpēm. Kolēģis aizstāv vienmēr sāpju pozīciju, ļoti pareizi. Bet tas ir ļoti labs jautājums. Caur sāpēm, jo kāpēc es ar viņu strīdos? Jūs jau jūtat, mums velk uz kašķi. Kāpēc es ar viņu strīdos, ir par to, ka es saku, sāpes neko tev neiemāca. Tev ir, kā tu pats teici, jāierauga alternatīva. Un patiesībā tas, kas ļauj kaut kādā mērā pieņemt iedzīgākus lēmumus, ir tieši tas brīdis, nevis, ka tev vienkārši sāp, bet tas brīdis, ka tu ieraugi šo alternatīvu. Un tāpēc, ja man vajadzētu šodienas cilvēkam mazliet tā kā mēģināt izpakot, kā es jūtu, kas garīgums ir, tad es sacītu, ka to var ļoti dažādi uz to paskatīties, bet es šodien gribētu likt mums priekšā aizdomāties par vienu svarīgu tematu. Tas jautājums ir par izvēlēm. Tas jautājums ir par izvēlēm. Kā man dzīvē pieņemt izvēles, izdarīt izvēles? Jo no vienas puses jūs saprotat, kā lai saka, ir situācijas, kurās izvēļu nav, un tās ir mokošas no vienas puses. Bet lielākai daļai, es nezinu kā jums, bet lielākai daļai man liekas, ka šodienas cilvēku problēma ir pavisam cita. Problēma ir nevis, ka nav izvēļu, bet ka ir ārkārtīgi daudz izvēļu. Un tu vienā brīdī nevari saprast, ko tad man īstenībā darīt? Kur man tālāk virzīties? Kādus lēmumus pieņemt? Kādā veidā man tagad saprast, kas man ir jādara? Jo es varu darīt to, un es varu darīt šito, un es varu nedarīt to, kā Kurmīts teica. Es varu rakt, un es varu arī nerakt gal galā. Un jautājums, kā man šīs izvēles izdarīt? Jo, ziniet kā, mēs dzīvojam laikā, kurā ļoti tiek liekts uzsvers uz to, ka mēs taču esam atbildīgi cilvēki, mums ir jāizdara savas izvēles. Un ziniet, kā tas ir, gribās jau izdarīt labas izvēles. Es nezinu, kā jums. Ja man notiek dzīvē nelaime, tad no vienas puses, es, protams, esmu satriekts par to, ka es nevaru pasauli kontrolēt un ka tur notiek lietas, kuras nav atkarīgas no manis un kāds man var nodarīt lielas sāpes. Bet man ļoti riebjās, es atvainojos par tādu tiešu valodu. Tā situācijas, ka es saprotu, ka es pats esmu izdarījis tās izvēles. Es pats esmu tur īstenībā nonācis. Un cilvēkos līdz ar to bieži vien rodas interesanta situācija, ka man gribētos tagad pieņemt to pēc iespējas labāko lēmumu, un es sāku par viņu domāt. Un kādreiz ir tā, ka tās izvēles nemaz it kā nav tādas ļoti sarežģītas, ne? Salīdzinoši vienkārši jautājums. Un tomēr es sāku par viņu domāt. Un tanī brīdī manī aktivizējas vesela virkne
no maniem iekšējiem procesiem, kur man ļoti negribās, lai es izdarītu šo nepareizo izvēli, jo tad pierādīsies, ka lūk, es neesmu pietiekami gudrs, ka es nemāku pietiekami pareizi šīs izvēles izdarīt. Un jūs zināt, es tagad negribu pārāk daudz laika ar to aizpildīt, bet jūs zināt, kā tas ir cilvēku dzīvēs. Ko mēs darām tad, kad mēs nevaram izdarīt izvēles? Neizvēlamies. Tas ir ļoti labi izvēle. Mēs vienkārši uzliekam visus pauzes, bet cik ilgi tu uz tās pauzes sēdēsi? Ko vēl mēs darām? Paļaujās uz Dievu, tas jau ir augsts. Mēs tam līdz tam nonāksim tieši tā paļaujās uz Dievu, bet pat ja tu paļaujies uz Dievu, vienalga tev tā izvēle ir jāizdara. Ja? Ko lūdzu? Kāds cits izvēlēsies? Ļoti labi. Tas ir ļoti, ļoti tipiski. No vienas puses es noformulēšu to ļoti pareizi un ļoti labi. Klausieties, vajag aprunāties ar kādu. Vajag pajautāt kādam padomu, vai ne? Un tā tālāk un tā joprojām. Jo ir vieglāk piedzīvot, ka otrs cilvēks kļūdās, nekā pašam kļūdīties, vai ne? Un ja viņš tev ieteiks kaut ko muļķīgu, tad viņš būs vainīgs vismaz, vai ne? Kad, teiksim, tas būs tev stāvs lēmums. Bet tas aktivizē savukārt mūsos to, ka kaut kādā ziņā, kā lai pasaka, mēs tagad ļaujam citiem cilvēkiem tos lēmumus pieņemt, un mēs tagad viņos klausamies. Un, ziniet, man vismaz kādreiz ir tāda sajūta, bet kā tagad pateikt, vai viņš tur runā taisnību vai nē? Kādreiz mēs ar kolēģi arī runājam, viņš man kaut ko iesaka, un es domāju, nezinu, kāpēc viņš man to iesaka. Kas viņu motivē? Kas tur īstenībā tajā cilvēkā notiek? Vēl sakot, es mēģinu jums teikt, ka šodienas pasaulē viens labs veids, kā pietuvoties tematam, ko mēs īstenībā darām tajā brīdī, kad mēs mēģinam iet garīgo ceļu, ir sacīt, ka tas ir jautājums, kā man kļūt par cilvēku, kurš savus lēmumus, savu dzīvi māku patiešām veidot. No vienas puses man negribās pašam kļūdīties, no otras puses man negribās, ka citi dzīvo manā vietā. Man īsti līdz galam nav pat skaidrs, un šeit es nonāku pie galvenā, ko es gribu teikt, man nav pat skaidrs, kā līdz galam es varu saprast, ko tajā visā es gribu. Jo redziet, ja jau es zinu, ko es gribu, tad jau samērā vienkārši tā izvēle. Tad tikai tagad ir jāizplāno, kā to savu gribēšanu realizēt. Nav jums kādreiz bijis tā, ka tu pats īsti nesaproti, kuru no izvēlēm tu labāk gribētu? Citreiz tas meklētājs ir tāds periods, kad tu kaut ko meklē. Jā. Ka tu varbūt ne darītājs, ne meklētājs kaut kādam mirklim. Jā. Un tas ir tas jautājums īstenībā. Par to, ka mūsos, kā jau kolēģis teica, mēs neesam krokodilīši. Krokodilīši piedzimst, man patīk krokodili tiešām, jo viņi tādi tieši, viņi tādi vienkārši. Vispirms sakampi un tad domā, ko tu esi sakampis. Vēl labāk tu aprīji un tad tu domā, ko tu esi aprījis, vai ne? Un ir cilvēki, kas dzīvo pie šīs stratēģijas arī tā, bet mēs tā kā cilvēki gribētu kaut kā tos lēmumus pieņemt. Bet tā problēma ir, kā jau kolēģis teica, mēs faktiski veidojamies visu savas dzīves garumā. Un mēs aizvien vairāk šo pasauli iepazīstam. Mēs aizvien vairāk viņā ieraugam kaut kādas lietas. Un sākumā man liekas, ka pasaule ir ļoti nesaprotama. Tad vienā brīdī man sāk likties, ka es visu par viņu zinu. Ziniet, kā tas ir, vai ne? Kaut ko tu esi izlasījis, kaut kādas pirmās klasītes esi apguvis. Tev viss ir skaidrs, vai ne? Līdz brīdim, kad tu saproti, nav tik vienkārši tā lieta. Tas, kā es skatos, un šis ir galvenais, kā es skatos uz pasauli, nosaka to, ko es viņā redzu. Un tas, ko es viņā redzu, visaugstākajā pakāpē nosaka to, kādi tad ir mani lēmumi, manas izvēles, kas ir tas, ko beigās es darīšu vai izvēlēšos nedarīt. Ja jūs uztvērāt to, ko es tagad teicu, jūs uztvērāt, manuprāt, garīgumu būtību. Vēlreiz. Nav runa, ko es zinu. Nav runa par kaut kādām par lietām, kuras es fiziski varu apkārt ieraudzīt. Bet jautājums ir par veidu, kā es vispār skatos uz pasauli. Kādām acīm, ar kādu iekšēju pozīciju es uz pasauli skatos. Un tur mana versija ir tāda, ka cilvēks var skatīties ļoti šauri, ļoti ierobežoti, ņemt vērā tikai dažas lietas, ko viņš zina, ko viņš ir spējīgs redzēt. Vai arī es varu šo savu skatījumu paplašināt. Un kā jūs ļoti labi iedomājaties, ka tajā brīdī, kad es pasauli saprotu, redzu, jūtu aizvien dziļāk, plašāk,
redzu visādus aspektus tajā, jo es varu labākus lēmumus pieņemt. Tā ir viena puse, iepazīt pasauli, un otra puse ir iepazīt pašam sevi. Iepazīt to iekšējo, bieži vien ļoti grūti vārdos aprakstāmo kompasu, kas ir atbildi uz šo jautājumu, ko tajā visā es gribu, ko tajā visā es pats kā cilvēks jūtu. Un tāpēc, ja kolēģis pieminēja, ka 20. gadsimta gaitā izveidojās šis ļoti interesantais garīguma formāts, kas ir 12 soļu programma, ļoti fokusēta, mēs esam nonākuši līdz kliņķim. Tas, ko mēs varam darīt, ir nākt kopā un savstarpēji viens otru atbalstīt un tādā veidā dabūt kaut kādu veselo saprātu un izkļūt no tā visa laukā. Tad otra lielā tendence, kas 20. gadsimtā garīgumā ir bijusi, saka vienu lietu. Garīgums, tas nozīmē šo dzīves gudrību, tas nozīmē nevis tik daudz runāt par Dievu. Tādā ziņā, ka klausīties, kā tur kāds stāsta, Dievs ir tas un Dievs ir tāds, un pēc idejas jābūt tā, un pēc idejas jābūt šā. Bet iemācīties, vai jūs spētu man noticēt, iemācīties sajust, pieredzēt, uztvert to, kurp dzīve, sāksim ar to, dzīve pati mani ved. Tāpēc, ka tas mans lēmums nav tāds vienkārši gaisā, gribu uz mēnesi uzlikt. Nē. Tas lēmums ir tāds, ka es saprotu, kas manī notiek, es izjūtu to aizvien labāk, un es arī izjūtu to pasauli, kas ir man apkārt, to realitāti, kas ir man apkārt. Kā man iekļauties tajā lielajā plūsmā, kuras daļa ir mana dzīve? Un tur klasiskais piemērs ir ļoti vienkāršais salīdzinājums, kāda ir starpības starp to, ka tu esi laivā un tu tur mēģini airēt ar viņu, un pārairēties pāri jūrai ar airiem ir diezgan sarežģīts process, maigi sakot. Vai arī tu esi laivā, kurai ir masts un kurā tu vari uzvilkt buru, un tādī brīdī vējš pūš, ļoti interesanti, šo buru attiecīgā veidā darbojoties, tu vari peldēt stipri citā virzienā nekā tas vējš pūš. Un principā pareizi lavierējot, tu vari pat īstenībā lēnām virzīties pretī vēja pūšanas virzienam. Tas liekas neticami, bet tur ir savas tehnikas. 45 grādu leņķī to var izdarīt. Rezultātā tu izmanto to enerģiju, kas ir gaisā, to enerģiju, kas vada burtiskā nozīmē to brīdi ir gaisā, lai tu varētu tikt uz priekšu. Un tur savienojas tas, ka tev ir tavi mērķi, tev ir tava ideja, ko tu gribi realizēt. Bet vienlaikus tu arī esi jūtīgs iepratī tam, kas dzīvē kopumā notiek. Mana sajūta, draugi, ir, ka cilvēka smadzenes ir apmēram tas pats, ja mēs bišķi tā iedomājamies, kā mēs vispār esam būvēti. Mūsu smadzenes darbojas tāpēc, ka pasaulē iekšā ir iebūvēta zināma loģika. Dzīvē pašā, visā, kas mums apkārt notiek, ir iebūvēta zināma loģika, zināma gudrība, atkal jāsaka, kā pasaule darbojas. Un es šeit nerunāju par fizikas likumiem vienkārši. Es šeit runāju par tādu dzīves izjūtu. Kā pasaule darbojas. Tāpat kā manas acis uztver, gaismu, tur kaut kādus fotonus, kas krīt vai ne uz manas tīklenes, un tāpat kā ausis man uztver to, ka apkārt ir kaut kādas gaisa vibrācijas, un rezultātā es dzirdu skaņu. Tāpat mans saprāts uztver to saprātu, kas ir pasaulē, kurā es dzīvoju. Šī pasaule ir ļoti krāsaina, ļoti dažāda, bet viņai ir šī viņas iekšējā loģika, viņas iekšējā gudrība. Un garīgums ir jautājums par to, kā man šo realitātes kopējo loģiku, gudrību, virzību, plūsmu sajust, kā man viņai pieslēgties, kā man būt sadarbībā ar viņu. Vēlreiz, es piekritīšu kolēģim, ka bieži vien mēs sākam par šiem jautājumiem domāt, tad, kad mēs jau esam avarējuši ar savu līdzinējo kuģi. Un tādā brīdī mums ir motivācija to darīt. Klausieties, draugi, ja jums nav motivācijas būt gudriem cilvēkiem, viss kārtībā, es respektēju jūsu vēlēšanos nebūt gudriem cilvēkiem. Man patiešām nav nekāda iebilduma, jūs paši piedzīvosiet sekas.
Es nerunāju šeit par motivāciju, draugi. Es ceru, ka mēs varam nošķirt šo lietu. Kāpēc es varētu gribēt tai plūsmai pieskarties? Vai tāpēc, ka vienkārši savādāk es vienkārši aiziešu bojā? Jeb es gribu tai plūsmai pieslēgties, tāpēc, ka es saprotu, ka tādā veidā mana dzīve varētu būt vēl labāka, ka viņa īstenībā varētu būt jēgpilnāka, ka es varētu beidzot saprast, ka es esmu tai plūsmā. Es nerunāju šeit par motivāciju. Es vienkārši jums saku, ka ir šīs divas iespējas. Ka es varu nolasīt ar savu saprašanu, ar savu uztveri, ar savu apziņu. Es varu nolasīt to, kas pasaulē notiek. Un garīgums ir nevis gatavas atbildes, nevis, ka es vienkārši atnāku, es tur iemācos pareizos teikumus. Piedošana, mūsdienās ChatGPT un visas pārējās tehnoloģijas. Jūs varat uzdot viņam visus jautājumus par luterismu, par teoloģiju, par hinduismu, kristietību. Viņš visu kaut ko atbildēs. Un kolēģis grib strīdēties. Nekas. Tas, ka viņš iedos šīs gatavās atbildes, jau neko īstenībā nepasaka, jo te ir viena problēma. Un es beidzot nonāku pie tā, kas man bija jāpasaka. Mums ir viena problēma. Mēs esam piederīgi šai pasaulē, bet mēs katrs esam unikāli. Un ja es jums izstāstīšu kristietības teoriju par to, kas ir cilvēks, kā viņš ir būvēts, kādas mums tur ir dvēsele, gars, miesa, kā mums tas viss tur iekšēji notiek, kā cilvēks kopumā, kas cilvēks kopumā ir, jūs to visu noklausīsieties, es ceru. Un varbūt pat piekritīsiet, ja jūs man ticēsiet. Jūs teiksiet, jā, malacis mācītāji, labi izstāstīja. Es tagad zinu. Tas ir tā kā tu zinātu, piemēram, cilvēka anatomiju. Es jums teiktu, te ir mugurkauls, te ir tādi kauli, šādi kauli, cīpslas tādas, aknas tādas. Nu un? Kāpēc nu un? Tāpēc, ka tad, kad jūs atvedat savu automašīnu uz servisu, jo viņi nedarbojas, tam servisa cilvēkam vajadzētu vispār tiešām viņam vajadzētu saprast, kā, teiksim, automašīnas strādā kopumā, vai ne? Nu, ja viņš galīgi neko nesaprot, nu, tad jūs neesat pareizā servisā. Bet, lai viņš saprastu, kā var palīdzēt šai mašīnai, vai kā salabot šo telefonu, vai kā izdarīt kaut kādas konkrētas lietas, viņam ir jātaisa vaļā vāks, vai es nezinu, ko viņš tur dara, kā tev konkrētajā situācijā, un viņam ir jāieskatās, kas nav kārtībā ar šo konkrēto eksemplāru. Es varu jums izstāstīt teoriju par cilvēku kopumā, par pasaules uzbūvi kopumā. Tas nedos jums atbildi. Bet ko man darīt? Kas es esmu? Kur ir manas atbildes uz maniem konkrētiem jautājumiem? Kur ir manas konkrētās izvēles un manas konkrētās iespējas? Jūs jūtat to starpību starp vispārējo aprakstu par mašīnu, kā viņa ir būvēta, un iedziļināšanos konkrētajā eksemplārā, lai saprastu, kas tur nedarbojas, vai kā viņu var uzlabot. Lai tā mašīna strādātu ātrāk, labāk, vai tā, kā es to gribu. Un tagad es jums pateikšu, kā to teorētiski sauc. Gribat? Teorētiski to sauc, ka 20. gadsimta gaitā notika būtisks pavērsiens no tā, ka cilvēki praktizē reliģiju. Viņi nāk un klausās šīs universālās vispārējās atbildes par Dievu, par cilvēku, par pasauli, par grēku, par ļaunumu, par to, kas viss būs. Ļoti labas atbildes. Bez tām nav iespējams ļoti daudz ko saprast. Bet tā ir viena lieta. Es zinu vispārējas atbildes. Es varu jums nolasīt lekcijas. Es varu paprasīt ChatGPT, lai viņš nolas jums lekcijas. Bet man ir mana dzīve. Man ir mana unikalitāte. Man ir mana unikālā situācija. Un atrast atbildi, bet ko tad man tā īsti tomēr darīt šobrīd? Tā ir pavisam cita lieta. Un tāpēc radās šis jēdziens garīgums, vai es nezinu, cik daudz jūs zināt tīri vēsturiski, bet šis jēdziens garīgums radās kā savu veidu protests pret to, ka cilvēki vienkārši piekrīt kaut kādām vispārējām ideoloģiskām lietām, zina visu par visiem, bet nesaprot, kā tad ir ar mani? Ko man tas viss nozīmē? Uz kurieni man tā lielā plūsma liek peldēt? Nē, es jums varu pateikt lielās līnijās. Pretī mīlestībai, vieglākai dzīvei, skaidrākai, jēgpilnākai attiecību formai.
aha, bet man ir reālie cilvēki, man ir reālie bērni, man ir reālie vecāki, man ir reālā darba vide. Ko tieši man ir tajā visā jādara? Kā tieši līdz tam tevis aprakstītajam universālajam mērķim tikt? Tas ir mans jautājums. Man ir atbildi. Ļoti labi, bišķi pacieties. Tanī brīdī, kad mēs sākam saprast, ka tas ir šis dziļi personiskais jautājums, to 20. gadsimta domātāji sauc par garīgu. Viņi teica, es negribu vienkārši atnākt baznīcā un paklausīties lietas, es gribu piedzīvot. Es gribu, ka tas darbojas. Un es saprotu, ka tā ir divas dažādas lietas. Cilvēks var piederēt pie kaut kādas kopienas, viņš var, teiksim, tur noklausīties brīnišķīgas lietas, piekrist tam visam, iziet pa durvīm ārā, funkcionēt pilnīgi pretēji tam, vai vispār aizmirst, vai vispār nekādā veidā to neattiecināt uz savu dzīvi. Tad, lūk, garīgums bija tas, ka nevis es eju kaut kādu ārēju kultūrālu iemeslu dēļ kaut kur, bet es tiešām gribu piedzīvot to, un tagad es pateikšu ļoti reliģiskā valodā. Es gribu saprast, ko Dievs te dara ar mani? Ko viņš man saka? Kas ir tas, kas ir viņa nodoms manā dzīvē? Un garīgums bija vārds, ar kuru aprakstīju šo akcentu. Es negribu runāt par Dievu. Es gribu sajust viņu. Es gribu piedzīvot viņu. Es gribu tiešām nonākt līdz tam, ka tas spēks, kas ir augstāks par mani, nav vairs vienkārši abstrakcija, bet ka es tiešām saprotu. Ir kaut kas, ko es ar saviem airīšiem varu izdarīt, ko es savu līdzinējo izpratnes varu izdarīt. Un ir kaut kas, kur iespējams es nemaz nezinu, kas ir manas reālās iespējas, un kuras es varu pieredzēt un piedzīvot tajā brīdī, kad es ļaujos, kad es atveros, kad es darbojos tajā visā. Un tāpēc šajā aizvadītajā laika posmā bija teologi un autori, kuri runāja par tā saucamo kontemplācijas nepieciešamību. Un, ja jūs vēl atceraties, ko es sākumā teicu, tad es pieminēju vienu tādu interesantu tēmu. Es gribu saprast, kas ir pareizais lēmums, kas ir pareizā izvēle. Es mēģinu pielietot savu līdzinējo prātu, bet es saprotu, ka es viņu varu piedot vēl un vēl un vēl. Es varu uzdot visādus papildus jautājumus, es varu pats sev iedzīt jau, ko šobrīd sauc par overthinking, vienkārši vienā mirklī, ka tu visu laiku domā, un jo tu vairāk domā, jo skaidrāk, ka nekas nav skaidrs. Ja ir skaidrs, lūdzu, mēs izdarām izvēles, bet bieži vien nav skaidrs. Es saprotu, ka es iedzenu tajā visā iekšā sevi. Es aizēju kaut kur, tur man vēl sāk stāstīt, tie arī visi zina, kas man ir jādara. Pilnīgi skaidrs. Neesat kādreiz piedzīvojuši to, vai ne? Tu pajautā vienam, viņam dzīvē viens tāds posms, viņš faktiski vēl nav beidzies, bet nu labi. Bet bija viens tāds posms, kur es tā domāju, ko man tālāk virzīties. Es aizēju vienu parunāju, viņš saka, tev ir jādara tas. Un es tā klausos, sakarīgi, tā varētu būt. Es aizēju pie otru, tas tik nekādā gadījumā to tev nevajag darīt, tev vajag šito darīt. Kamēr es beigās saprotu, ka viņi katrs runā par sevi. Viņi runā par to, ko viņi gribētu, lai es daru, kas viņiem būtu izdevīgi. Es negribu ļaunā nozīmē to domāt, bet vienkārši tā tas bija. Tā tas ir kaut kādā ziņā. Mēs atrodamies vārdu gūzmā. Vai tas palīdz mums izdarīt izvēles? Vai tas palīdz mums tā pa īstam sajust, kas manī notiek? Ja jums kādam vajag izvēli izdarīt, es jums varu pateikt, kas ir jāizdara. Kas tas ir? Kā var cits cilvēks jūsu vietā dzīvot dzīvi? Kā var cits cilvēks pēc kaut kādiem universāliem principiem saprast, kas jums ir jādara? Un no turienes radās tas, ko tehniskā terminā sauc par kontemplatīvo tradīciju. Tā tad ideja tāda, kā tad mēs to garīgumu varam praktizēt. Un atbilde bija ārkārtīgi vienkārši. Mums ir jāatrod veidi, metodes, tehnikas, paņēmieni, sauciet kā gribiet, ar kurām mēs varam nonākt labākā saskarsmē ar sevi, ja, un ar šo plūsmu, kas īstenībā veido mūs un veido šo dzīvi. Sauciet to par Dievu, sauciet to par lielo avotu, no kā viss nāk. Atliksim terminoloģiju